senajos laikos jau cilvēki vispār nezināja, kas ir vārds antioksidants, jeb, piemēram, iekaisums. 19. gadsimtā zinātnieki atklāja kurkumu. Protams, mēs varam runāt ļoti daudz dažādos video par katru orgānu un to ietekmi uz kurkumu. Arī ir viens ļoti liels bet. Mēs ļoti daudz redzam receptes tieši ar kurkumas pielietojumu. Dziednieks tad viņš ir. Bet cik labi mums uzsūcās tas viss organismā, jo galvenais šķērslis kurkumas izmantošanā zema aktīvo sastāvdaļu uzsūkšanās. Tāpēc vienalga, ko mēs veram klāt, kādas mēs receptes taisam, tomēr jaunākajām, modernākajām tehnoloģijām ir tomēr šis spēks, lai mūsu organisms uzsūktu visu to efektivitāti no kurkumas, ko tad viņa mums piedāvā. Tāpēc, kopš mums parādījās lipsomālais kurkumīns, es dzeru tikai to. Mums jaunajā produktā šī problēma ir atrisināta. Mums ir patentēta kurkuma matrica, kas uzsūcas 10 reizes labāk par parastajiem ekstraktiem, ko mēs vienmēr redzam. Tāpēc es kā fibromialģijas pacienta 8 gadus un esmu pierādījis sev visos tādos rezultātos. Protams, es arī dzīvoju ar sāpēm, bet šīs sāpes ir ļoti, ļoti mazinājušās, un es eju tikai uz priekšu, un es lietoju tādus pašus labākos produktus, kas tiešām uzsūcās. Ir savs laiks ir bijis, kad ir daudz kas lietots un nav nekas palīdzēts, tad drusku izpētīt, lai tiešām tas produkts būtu vērtīgs. Protams, ļoti labi arī strādā uz manām ķermeņa sāpēm, un arī medicīnas saitos, jūs vienmēr varat redzēt kā rekomendācija, ka pie fibromialģijas pacientiem un ne tikai fibromialģijas ir svarīgi lietot kurkumīnu. Tā kā droši priekā un vienmēr, zināt, esmu te un vienmēr variet iegādāties kurkumīnu, lipsomālo kurkumīnu, pie manis ar fantastisku matricas spēku un lietot kvalitatīvu produktu un